Kamēr gaidījām, lai nožūst, tikām jau lietus līst un jāiededz gaisma. Tagad, kas ir jādara? Mēs smuki iebīdam iekšā, nodrošinamies, atvēršam vaļā šo te maisiņu. Maisiņā ir iekšā mikrumu uzsūcošais materiāls, to nevajag ņemt ārā. Mēs vienkārši iepakojam iekšā aploksnītē. Un ieliekam pasta aploksnē. Pasta aploksnē neaizmirstam uzlīmēt markas. 3 eiro. Jā, tā kā šis ir tāds foršs bērnību atgādinošs process, kad tu varēji līmēt opapamai vai omamai, sūtīt kādu apsveikumu, vajadzēja marku uzlīmēt, tas man ļoti patika. Tas man tā nedaudz atgādina bērnību, bet tāds patīkams process, jo par šīm pašām markām, piemēram, mums laboratorija arī saka, ka šīs aploksnes viņiem krājās no visas pasaules, tā kā iedomājieties, vairāk nekā 100 valstīs jau taisa šos te testus, un iedomājieties, viņi arī saņem markas no visām valstīm, ko forši nolīmē. Un tad viņi tās markas dod labdarībai. Ir taču cilvēki, kas krāj. Tā kā raugi šeit būs kaut kas no Latvijas. Bet visādi citādi viņi nezina, kas tur ir iekšā. Tur ir tikai numuriņš. Otrs numuriņš paliek man, pēc kā es varēšu zināt, piereģistrēšos. Nu tā, lūk, tests ir gatavs, lai to iemestu pasta kastītē. Vienkārši iemest pasta kastītē.